neatdošu, es to paturēšu. Nauda nevar man garantēt drošību, jo banka var bankrotēt vai kaut kas cits var pajukt. Bet galu galā man ir jāuzticas Dievam. Tad manas rokas sāks nedaudz atvērties, un man būs jābūt gatavam dalīties ar citiem, dot citiem. Vai zināt, kas Bībelē ir pretējais bailēm? Tā ir ticība. Ja es ticētu, tad es uzticētos šai otrajai daļai, kurā ir teikts uzkrāt priekš sevis debesīs. Laikam, kurš vēl nāks, tad es saprastu, ka to, ko es patiešām vēlos, es varu dabūt tur augšā. Bet man tā ir jādod šeit lejā, lai dabūtu tur augšā. Dievs nav pret uzkrāšanu. Viņš tikai iedrošina jūs uzkrāt pareizajā vietā. Kāda ir pamatproblēma cilvēkam, kurš mīl naudu? Viņi neuzticas, viņi baidās. No kā viņi baidās? Viņi baidās no nākotnes. Viņi baidās no nākotnes, un viņi tic tam, ka nauda parūpēsies par viņiem nākotnē, jo uz Dievu tā īsti nevar paļauties. Es zinu, ka esmu atkarīgs, taču būdams atkarīgs, es tomēr nepaļaujos uz viņu. Tas nozīmē, ka man nav ticības. Aplūkojiet Pāvila vēstuli Ebrejiem 13. nodaļas 5. pantu. Tajā ir teikts: jūsu dzīvē, lai nav mantkārības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Kāda ir atbilde uz šo naudas mīlestību? Ticēt kaut kam. Dievs nekad tevi neatstās un nepametīs. Vai zināt, kam tic cilvēks, kurš mīl naudu? Dievs mani atstās un pametīs, ja nokļūšu nepatikšanās. Tādēļ, tā kā es nevaru uzticēties Dievam, es uzticēšos naudai, jo ir daudz labāk uzticēties naudai nekā Dievam. Tādēļ, tad, kad es satieku cilvēku, kuram ir milzīgs rēķins bankā, kurā viss tiek ielikts, viņš strādā un strādā, lai noguldītu naudu, tad es zinu problēmas būtību. Viņš tic meliem par Dievu. Atklāti sakot, viņi to tik ļoti nožēlos, kad būs debesīs, jo kad viņi nonāks pie sava bankas rēķina, kurš pēc viņu domām nemaz nepastāv, un mēģinās no tā kaut ko izņemt, tad izrādīsies, ka tur nekā nav. Viss ir šeit, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un nepametīšu. Vai saprotat, kāda nozīme ir teiktajam? Problēma ir sekojoša. Jūsu dzīvē, lai nav mantkārības un lai jums pietiek ar to, kas pie rokas. Kāpēc? Te ir iemesls, kādēļ tam tā ir jābūt. Jo Dievs pats teica, man tas patīk, es tevi nekad neatstāšu un tevi nepametīšu. Tici man, kāda ir mana reakcija uz to, ko viņš teica? Mana reakcija ir šāda. Tā kā mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Ko cilvēks man darīs? Tā ir būtība. Es nebaidīšos. Ko cilvēks var man nodarīt? Nebaidieties. Dievs ir uzticēšanās cienīgs. Dievs ir uzticēšanās cienīgs. Interesanti, cik daudziem no mums ir šī problēma. Mēs strādājam, lai to uzkrātu. Bet šai lietai ir vēl otra puse, vai ne? Otra puse. Aplūkosim šo tērēšanas pusi tagad, kad esam pietiekoši aplūkojuši šo pusi. Ko Bībele saka par šo tērēšanas pusi? Lūka evaņģēlija 12. nodaļā tiek runāts par kādu citu grieķu vārdu, kurš nozīmē nevis uzkrāt, bet tērēt. Lūka evaņģēlija 12. nodaļas 13. pantā teikts, tad kāds no ļaužu pulka sacīja viņam, mācītājs, saka manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Bet viņš tam atbildēja, cilvēks, kas mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju, un viņš tiem sacīja, uzmanaiet un sargājieties no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas. Sargieties no tā. Šī ir tērēšanas puse. Kādēļ sargāties no tā? Jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas.
Tā ir mūsu problēma ar mantām. Tā nav mantu problēma, tā ir mantu problēma. Jēzus saka, sargieties, uzmanieties, es nemanām pienākšu pie jums. Jūs to pat nepamanīsiet, jo tas līdzinās vēzim. Sargieties, kāpēc? Jo dzīve nav vienlīdzīga tam, ko mēs dodam, lai mūsu dzīve to gūtu. Lietām. Mēs visu dienu strādājam, lai nopelnītu naudu un nopirktu vairāk mantu. Ja es šo lietu dabūšu, mana dzīve kļūs labāka. Jēzus saka, nē, neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas. Tad ar līdzību palīdzību viņš dod izcilu ilustrāciju Lūka evaņģēlija 12. nodaļas 16. pantā. Viņš saka, un viņš stāstīja tiem līdzību sacīdams, kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu, un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu, es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu tur lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu. Ievērojiet, viņš saka, visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselē, dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Ēd, dzer un līksmojies. Ej! Tērē to visu savu atlikušo mūžu. Tev tas ir. Tev ir iespēja dzīvot tikai vienu reizi, bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais. Šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Cik pārsteidzoši ir tas, ko Dievs saka? Es domāju, ka viņš teiks, kādēļ tu esi izniekojis savu dzīvi, pērkot visu šīs lietas, saglabājot tās un tā izniekoji dzīvi? Kādēļ tu tā darīji? Dievs tā neteica. Viņš teica, tu bezprātīgais. Es domāju, ka esmu lielisks biznesmenis. Tu bezprātīgais. Kādēļ es esmu bezprātīgais? Dieva vārdi ir tik pārsteidzoši. Viņš saka, kam tad piederēs tas, kad tu nomirsi? Atbilde, ne tev. Atbilde, varēja piederēt tev. Varēja piederēt tev. Tas ir pats pārsteidzošākais. Esmu pārliecināts, ka jūs te sēžat un sakat, vai tu gribi mums teikt, ka nauda būs debesīs bankā? Nē, es to nesaku. Tur ir teikts, ka dažas no lietām, kuras es atdodu, kaut kādā veidā būs tur priekš manis, jo Bībele saka, ka uzkrāju pats priekš sevis. Te teikts, kam būs šīs lietas, ne tavas. Tas nozīmē, ka ja es dzīvošu ar visu to naudu, kuru Dievs man dod ar mana darba palīdzību, vai mantojuma palīdzību, vai arī kādā citā veidā, bet es to paturu pats sev, tad esmu bezprātīgais. Pasaule nedomā, ka es esmu muļķis, jo viņa redz, ka man ir visi šie labumi un prieks. Dievs saka, ka tu esi muļķis, jo tās tev neko nedos. Tādēļ es esmu bezprātīgais. Man ir bail. Es gribu drošību. Atbilde, uzticieties Dievam, un lai tava drošība ir tur augšā. Es gribu prieku, gandarījumu. Labi. Sakrāji gandarījumu. Vai debesīs būs brīnišķīgi? Protams. Vai debesīs jaukāk būs tiem, kuri jau iepriekš aizsūtījuši uz turien dažas lietas? Par to jums ir jāpadomā, klausoties to, kas teikts 20. pantā. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. Jēzus turpina un pielieto šo patiesību attiecībā uz mums. Atcerieties, ko es teicu. Tajā pusē problēma ir bailes. Kāda ir problēma šajā pusē? Uztraukumi, satraukums. Jēzus turpina šo problēmu un saka, un viņš sacīja saviem mācekļiem, tāpēc es jums saku, nezūdaities savas dzīvības pēc, ko ēdīsit, ne arī savas miesas pēc, ar ko ģērbsities. Jo dzīvība ir labāka nekā barība un miesa labāka nekā apģērbs. Ņemiet vērā kraukļus, kas nedz sēj, nedz pļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēts, bet Dievs viņus uztur. Cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni?